ieviešot CRM sistēmu tavā biznesā, tu iegūsi 10 līdz 20% vairāk pārdošanu. Kāpēc? Tie ir vairāki pētījumi, kas to liecina, un arī man personīgi, kad mans uzņēmums bija ap 100,000 gadā, es ieviesu sev CRM sistēmu, jo man bija apnicis visu pierakstīt kaut tās kladītēs vai kaut kādā Excelī, jo tas viss bija bardaks, un es nekad nevarēju apstīties, kādi man bija kontakti tur pagājuši mēnesi, jo zini ko, kladīts mainās. Tāpēc mēs esam izbūvējuši un izveidojuši produktu, kas saucās Sharpify, kas ir CRM platforma, CRM sistēma, lai tev palīdzētu vairāk noslēgt darījumus, ātrāk noslēgt darījumus, vienota datubāze un daudzas ļoti vērtīgas funkcionalitātes, kas tev palīdzēs tavā pakalpojumu biznesā vai arī tavā B2B biznesā, lai vairāk noslēgtu darījumus. Kam ir šis paredzēts? Kā jau es teicu, aģentūrām, pakalpojumu sniedzējiem, konsultantiem, B2B pārdošanai, būvniecības uzņēmumiem, celtniecības uzņēmumiem, UTT, kas tiekās, kas runā, kam ir svarīgi kaut kādi pieraksti, kam interesē arī statistikas, bet arī daudzas arī, piemēram, apdrošināšanas kompānijas un cita veida biznesi, kur tev ir svarīgi klientu kontakts un klientu menedžments un klientu attiecības. Un tagad es tev demonstrēšu pamat funkcionalitāti, kas mums jau ir izveidot, un, protams, katru otro nedēļu mums ir jaunas funkcionalitātes, jaunas features, kuras mēs izlaižam, un šis ir mūsu Latvijā ražots produkts arī. Sāksim ar pirmo. Šeit jūs redzat savus kontaktus, kas jums ir, un jūs šos kontaktus varat virzīt uz priekšu pa šo piltuvi. Šīs piltuves var pielāgot, izveidot manā uzņēmumā, man ir pārdošanas piltuve, man ir darbs ar klientiem piltuve, mums ir arī piltuve priekšā kolēģu uzņemšanas arī, un protams, šeit var pārslēgties arī uz tabulas skatu, kas izskatās šādi, kur tu arī šo skatu var piekoriģēt. Un tad, ieejot jebkurā no kontaktiem, jums ir šāds kontaktu skats, kur jūs redzat galveno informāciju par šo kontaktu, jūs redzat personas informāciju, jūs redzat organizācijas informāciju, jūs redzat pārdošanas informāciju, piemēram, no kurien šis kontakts atnāca, kas ir viņa avots, un jūs varat veidot dažādus, piemēram, papildus laukus, kas jums būtu svarīgi, lai jums būtu šie dati vienoti un lai jūsu komanda un kolēģi zina, kad ir šie dati, piemēram, no pārdošanas uz ražošanu vai piegādi, šie datu apmaiņa būtu uzreiz, ka netiek palaists garām nekas. Šeit jūs varat veidot aktivitātes, kā jūs varat redzēt šeit, šīs aktivitātes ieplānot, kā redzams šeit, veidot piezīmes, augšuplādēt failus, bildes, arī izmantot e-pastu, aizsūtīt gatavu e-pasta ziņu šādi, uzspiežot vienu podziņu, pieliekot arī klāt savu parakstu un vienkārši nosūtot. Vai arī rediģēt un piekoriģēt arī templētus vairākus, kurus jūs vēlaties piekoriģēt, lai jums būtu vairāki jau iepriekš sagatavoti templēti. Un tad, kā jūs redzat, šeit radīsies aktivitāšu vēsture vai visu piezīmju vēsture, kā jūs redzat šeit aktivitātes. Un tad visas aktivitātes ir atkal šeit kreisajā pusē nākošais lauks, kas saucas aktivitātes. Un šeit jūs redzēsiet visas aktivitātes, kas ir paredzētas jums, kas jums ir jāizdara vai jāizdara šodien, vai arī tiek jau kavēts, kā jūs redzat šeit ar sarkanu. Un tad jūs varat redzēt šīs aktivitātes arī citiem kolēģiem, citām komandām, kā vien jūs vēlaties. Tādā veidā sekojot līdz, kam ir jāpiezvan, kad ir jāpiezvan, kas ir izdarīts, kas nav izdarīts, lai arī jūsu klienti, kas ir potenciāli klienti, ātrāk nokļūtu par maksājušiem klientiem, vai arī esošie klienti saņemtu labu pakalpojumu, labu servisu, jo viņiem tiek ieplānotas aktivitātes un tiek izdarīts aktivitātes, jo šeit radīsies arī sarkana paziņojums, ja jums ir kavēts vai arī aktivitātes, kas jāizdara šodien. Trešā lielā funkcionalitāte mums ir skauteris, kur ir pieejami vairāk nekā 200 miljonu B2B kontaktu datubāzi, kur tu vari piekļūt viņai. Kā tu viņai piekļūst? Es jums parādīšu pāris piemērus. Reku šeit, piemēram, ierakstīju māju būvnieki Lietuvā, un rekur šeit es uzreiz varu iegūt šos te mājas būvniekus. Kā jūs redzat šeit? Nosaukumu, adresi, mājaslapu un telefonu numuru. Atvērsim 3 mājaslapas. Reku jūs varat redzēt. Reku reāli būvnieki no Lietuvas. Uzreiz redzēt? Lietuvas būvnieki. Un tad šos kontaktus jūs varat vienkārši vai nu eksportēt kā CSV failu, vai arī pielikt klāt savā CRM-ā un iedot konkrēti pārdevējiem, reku ir kontakts, vajag zvanīt, vajag sākt pārdot. Tādā veidā jūsu pārdošanas kolēģiem nekad netrūks kam zvanīt, jo viņi varēs izmantot mūsu skauteri, lai uzreiz veiktu augstos zvanus un uzņemtu vairāk klientus. Tādēļ jau tālāk uz nākušo funkcionalitāti mums ir izveidots Kalī funkcionalitāte, kas ir šeit, kas ieiet šeit. Un kas tas tāds ir vispār, Niku? Tātad jums ir iespēja izveidot šādas te lapas, kuras jūs varat izmantot uzreiz reklāmās, vai arī ielikt savā mājaslapā kā logu, kur cilvēki varēs aizpildīt formu, piemēram, šeit Niks. Un tad, kad es šeit spiežu turpināt, uzreiz tiek iegūts informācija, uzreiz tiek iegūts kā kontakts, un tad man ir šeit iespēja ieplānot vai nu Google tikšanos, vai klātienes tikšanos, vai cita veida tikšanos, un uzreiz tev būs ieplānot online tikšanās.
Šo ļoti ērti tu ieliec savā mājaslapā, vai arī tu izmanto reklāmās, lai cilvēki uzreiz nevis tikai piesakās, bet arī ieplāno tev tikšanos, vienkārši izvēlētos datumu, laiku, bum, piespiežot, viņi saņems apstiprinājumu e-pastu, viņi saņems arī atgādinājumu vienu, un tu saņemsi uz e-pasta arī paziņojumu, ka ir cilvēks ieplānojis tev tikšanos. Šis ir ļoti ērti, un tad vēl papildus funkcionalitāte mums ir tāda, ka tu viņu vari saslēgt arī ar Meta Pixeli, lai tu vari laist reāli reklāmas un redzēt, cik cilvēki apskatījās, cik cilvēki pieteicās un cik cilvēki ieplānoja uzreiz tikšanos. Un tādā veidā tev uzreiz arī Metā būs konversiju notikumi, kas būs vai nu līdz vai arī scheduled, un tu varēsi optimizēt uz šiem noteikumiem. Un jūs varat redzēt šeit, piemēram, šeit ir mūsu daži kolēģi, kas viņu izmanto, kuri nošēro, piemēram, šīs saites ar saviem klientiem, lai klienti var ieplānot tikšanos, vai arī mēs izmantojam arī šo priekš tā, kad citreiz, ka mums ir kādi klienti, kas vēlas kaut papildus palīdzību, viņi var ieplānot tikšanos, šos te linkus mēs vienkārši varam nošērot un varēs uzreiz ieplānot gan esošie klienti, gan potenciāli klienti ar jums tikšanās, kā arī jūs iegūsiet uzreiz kontaktu. Un, lai izveidotu savu, jums vienkārši jāpabrauc uz leju, spiežat Create New Template, un šeit jums jāsako šīm te norādījumiem, un jūs varēsiet arī ļoti viņus piekorģēt, pielāgot ar fontiem, ar krāsām, ar video ielikt vai bildes ielikt, tā kā uztaisīt tieši kā jūs vēlaties. Nākošā funkcija ir mums dashboards, kas ir tāds kā kopsavilkums tavai organizācijai. Es, piemēram, uzlikšu mūsu pārdošanas organizāciju, un tad es, piemēram, šeit redzu ko? Es redzu, cik mums laika periodā no janvāra līdz tagad 17. janvārim vai 16. janvārim ir ienākuši potenciāli klienti, cik mums ir uzvarēti darījumi, darījumu vērtījumi, cik ir tieši darījumi noslēgtie, cik aktivitātes tika veiktas katru dienu, un tad es šo varu filtrēt par pārdevējiem vai par komandām, vai kā jūs arī to vēlaties, vai kādos laika intervālos to skatīties. Un tad es, piemēram, gribu redzēt, piemēram, vakar ienāca 61 kontakts, es uzspiežu, un tad jūs šeit, jūs uzreiz šos visus kontaktus redzat, kas viņi ir, kāda ir viņiem status, situācija, kas ar viņiem notika UTT. Nākošā funkcionalitāte ir inbox, kur šobrīd var pieslēgt Telegram kanālu vai arī dažādus Gmails, kurus varat pieslēgt. Piemēram, jums ir 3 Gmail konti, jūs viņus varat pieslēgt un visus e-pastus jūs saņemsiet uz vienu šo te platformu, vienu inboxu. Jūs varēsiet arī, protams, atbildēt, jūs varēsiet arī katru kontaktu, ja jūs gribēsiet pārvērst uzreiz par līdu. Un jūs varat arī nosūtīt kaut kādiem cilvēkiem, kas ir jūsu organizācijā, konkrētu ziņu, piemēram, izmantot to kā iekšējo čatu savā kompānijā. Tad ejam tālāk uz integrācijām, un šeit ir integrācijas tādas, ka mums ir jau daudzas izveidotas, mums ir ļoti spēcīga integrācija ar Meta biznesa kontiem, lai jums šie te nav nekas, ja jūs laižat Meta reklāmas, kur ir pieteikuma formas, lai uzreiz varat pieslēgt, un arī, ka jūs pieslēgsiet, jūs varat arī uzspiest to, ka jūs varat iegūt kontaktus no pagājušā gada, pagājušajiem 6 mēnešiem, uzreiz iekšā savā CRM-ā, bez nekādiem papildus importiem, eksportiem, lai tas viss notiek. Un varat arī pievietot vairākus kontus, vairākas Facebook lapas un norādīt, kur šie kontakti lai ienāk, kurā stadijā no savām piltuvēm. Un tad mums ir integrācijas ar e-pastiem, ar kalendāriem. Mēs šobrīd pieliksim klāt arī visu veidu e-pasta integrācijas ar Outlooku, ar Apple un arī ar citiem e-pastiem, kas varbūt nav neviens no šiem populārākiem, kā piemēram Gmails, Outlooks vai Apples. Un mums ir integrācija šobrīd jau ar Zapier, kas ir tāda platforma, kas palīdz saintegrēt ar visādām platformām, visu kaut ko. Tagad tas arī pieejams un saintegrējams, kā arī webhooki, kas ir vairāk tās programmēšanas valodā zinām lieta, lai visu kaut ko varētu sataisīt un izdarīt. Un tad ejam pie pēdējās lietas, kas ir iestatījumi, kas ir settingi. Un šeit pats pirmā lieta, varbūt sākšu ar tādu pēdējo lietu. Šeit jūs varat arī to visu skatu, kā jūs redzat kreisajā pusē, visu rediģēt, izdarīt tā, lai jūs ir tikai tas, ko jūs lietojat, tikai tas, kas jums der, tas, kas jums ir noderīgs, lai jūs varat pielāgot šo platformu tieši sev. Svarīgās nianses šeit, protams, ir piltuvu veidošana. Šeit jūs varat veidot daudz dažādas piltuves, jūs varat viņas rediģēt, koriģēt, izveidot, pielikt stadijas UTT. Tad mums ir ļoti spēcīga šī te custom fieldi, tieši šie papildus lauki, kā piemēram mums ir šeit papildus lauki pārdošanā, piemēram par maksājumiem, billings, pārdošana. Šeit mēs redzam, piemēram, kāds ir avots, piemēram, no kurienes kontakti ir ienākuši. Šeit mēs saliekam šos avotus, katreiz, kad ienāk kontakts, uzreiz automātiski viņiem tiek iedots avots. Un, piemēram, šeit ir arī ļoti forša funkcionalitāte, kā piemēram required fieldi, kas nozīmē to, ka katru reizi, kad tiek spiests uzvarēts darījums, obligāti ir šis te fields jāizpilda, obligāti jāieraksta. Tas ir ļoti vērtīgi, ja jums ir pārdošanas komanda un ražošanas vai piegādes komanda, lai nekad nepazaudētu informāciju. Jo pārdevējs nevarēs piespiest vinnēt darījumus, jo viņam būs jāizpild šie lauki.
Tādā veidā jūs varat pa katru stadiju, kaut kādā stadijā vai procesā, vai jūsu pārdošanas procesā, vai ražošanas procesā, vai piegādes procesā ir kaut kādi soļi, kas ir jāizdara. Jūs varat pielikt required fields, un vienkārši viņš ir obligāti jāizdara. Bez tā nevarēs pabīdīt šo kartiņu uz priekšu. Ejam tālāk, ir notifikācijas par jauniem kontaktiem. Mums ir integrācija ar Telegram un ar e-pastiem šobrīd, lai saņemtu tūlītēji paziņojumu, kad ienāk jauns kontakts. Un es jums gribu labprāt parādīt. Tas izstāsta apmēram šādi. Jūs pieslēgsiet Telegram, tur ļoti vienkārša integrācija, spiediet pieslēgt, un tur ļoti vienkārši ir izdarīt to. Un jūs uzreiz varēsiet saņemt tūlītēji paziņojumu uz telefonu, ka jums ir ienācis jauns kontakts. Tādā veidā ātri reaģēt, ātri piezvanīt, un arī, ja jūs esat kaut kādā braucienā, jūs arī to varat izdarīt. Šeit jūs varat pielikt klāt jaunus biedrus. Šeit pie maksājuma, pie billinga, jūs varat rediģēt savu uzņēmumu datus, savus rekvizītus, lai jums ir pareizi rēķini no mūsu puses, un visi rēķini pieejami pie invoices. Un, ja jūs vēlaties kādreiz arī pārtraukt sadarbību ar šo platformu, jūs varat pie šeit cancel subscription un vienkārši pārtraukt. Šeit ir API key, kas ir arī tiem, kas ir programmēšanas valodā, var importēt kontaktus, izmantojot XLSX failu vai arī šādu failu tipu, importēt, salikt visu, katru, kā tur vajag salikt, un tas arī viss. Šī platforma ir veidota ar mērķi, lai viņi ir ļoti pieejamā cenā, jo šobrīd es kādreiz maksāju par CRM platformām no 1000 līdz 2000 eiro mēnesī. Un mums ir ļoti, ļoti, ļoti konkurētspējīgs cenojums. Tas ļoti pievilcīgs. Viņš iespējams jau ir nedaudz pamainījies, tāpēc varbūt netieši kāds ir, bet mājaslapēs varat uzzināt, kāds viņš ir. Un es gribu šo izveidot tādu, lai man un arī tev, viņš jau palīdz noslēgt darījumus, jo mēs jau viņu lietojam jau vairākus mēnešus paši pilnībā ar savu komandu, kur ir 15 plus cilvēki. Un es gribu izveidot tā, lai šis produkts tev palīdzētu noslēgt vairāk darījumus, vadīt savu biznesu kā ļoti ērts rīks un palīdzēt veidot attiecības ar klientiem, lai tev būtu vairāk klienti, vairāk naudas, vairāk rezultātu savā biznesā. Vēl pēdējā lieta šeit ir, varat uzzināt, kas ir jaunumi, kāda ir jaunuma mūsu platformā, un šeit ir divas opcijas. Viena no tām ir, jūs varat vienkārši uzspiest šeit un rakstīt mums ziņu vai arī uzzvanīt un saņemt palīdzību. Vai jūs varat redzēt, mēs parasti atbildam 10 minūšu laikā, tas ir reāls cilvēks, kas jums varēs palīdzēt. Un šeit ir arī iespēja pievienoties mūsu community, kas ir šādi izskatās, kurus varat kādreiz rakstīt kaut kādus jautājumus. Šeit arī jaunumi, šeit arī papildus informācija par to, kā palielināt pārdošanu, kā veidot mārketingu, kā ģenerēt vairāk kontaktus, UTT, lai jums būtu vienmēr pieejama palīdzība un lai jūs zināt, kur saņemt palīdzību. Stay sharp, make a move un lai Sharpify palīdz tev noslēgt vairāk darījumus.